kas tad te mums no vecā sērija ir laba aptieciņa. Skats protokola, izolācijas lente, nu jā, tas viss būs jāskatās. Te arī kaut kāds kāds ar kaut ko klipši. Ok. Te mums ir šāds mantu nodalījums, un mums iekšā ir nāzis. Jā, un loģiski, kad ir tāds nāzis, tad ir arī binde. Nu, protams, daudz pildspalvas un arī kaut kāda rotas lieta. Būs ko tīrīt. Te arī starp citu ir viens trauks ar kaut ko. Vairāk laikam nav. Ir interesanti, ka viņiem te caurumi, kur gaismai jāspīd. Ok, ķeramies pie darba. Knibuls, ar kur izņem drošinātājs, viss skaidrs, un kas mums te ir? Šeit mums ir micro SD karte. Lipīgi tāda, bet vai mēs viņu notīrīsim, pamēģināsim kompī iestelēt. Visādākas lampas. Kaut kādos lipīgos sunos. Jāvāk cimdi. Šeit tas viss ir kaut kā lipīgu masu, kas pat īsti netīrās ar tīrām un nostādiem. Kaut kas jaudīgāks. Braucam saulītē, mūsu Fiats bija spā zonā. Skatāmies, kāds izskatīsies tagad no. Tā, tagad mērķis ir uzpucēt, lai mums luktura būtu spīdīgi, ja? Lai būtu smuki. Pulēts pret nepulētu. Šis ir tāds, un šis ir tāds. Varētu jau vēl pulēt, bet iesākumā būs jau labi. Salīdzinoši ir spīdīgs. Sūt jauni. Mums ir 95 mm. Ok, sūtīsim jaunu. Aizmugurē laikam nebija, ne? Aizmugurē ir uzraksts Fiat. Tas lai paliek. Tas ir tas, kad ir pasūtīta kaudze rezerves daļām. Šobrīd neskatās liels ieberziens, bet apmēram tā kā prognozēts, ka rezerves daļas būs uz 360 eiro. Nu, un tad jāskatās, cik darbs. Tad sajūgu mainam plauktu, mainam vēl tur gultni, mainam bremžu klučus un vēl vienu kaudzīti ar detaļām. Šodienas darbiņš ir, kas mums nav. Mums nestrādā apgaismojums numura, un tur noteikti ir vecā labā klasika rūsiņš, bet tam jau es esmu nodrošinājies nopirkt šāds te astes, ko ielikt iekšā tur jūrpta, un tad jau varēs pieslēgt, lai strādā viss. Tas ir pirmais, ko sataisīt varētu. Gribēju jau mainīt viss tās lampiņu sēžas, bet izrādās, nē, viss ir baigi labi. Izrādās, te viena lampiņa bija beigta, un šitā vajadzēja bišķi kontaktu pielabot, tas arī viss. Un tad numura apgaismojums mums ir sataisīts. Super!
Ok, tātad, kas mums ir padarīts? Kā redziet, tie ir lukturs uz galda. Viņš sastāv no 2 daļām. Viņam bija izdedzis šis te miglinieks, ja? Un te ir vesels čakars. Viņš ar šito caurumu ir jānomaina, bet ir vesels čakars, lai to izdarītu. Un nākošais no Ulīzes arī ir amputēts maģis, jo viņš jau bija sārdīts un mēģinot disku viņš iesprūda. Nu nekas, liksim iekšā kaut ko jaunu un sakarīgu šitā vietā. Skatos, ka varētu ielikt Pionieru ar Bluetooth. Tas noderētu braucot. Bet, jā. Un kā tad šito lukturu izņemt? Patiesībā tur ir tikai 3 skrūves, bet ejam skatīties. Lai izņemtu lukturi, nācās atskrūvēt buferi. Te no apakšas ir 1 skrūve, pirms tam arī to pat kriļņiku saukto jānoņem nost. Šito plasmas arī. Un tad jau ir 1 skrūve šeit. 1 skrūve ir šeit un 1 no augšas, un tad jau to lukturu var izņemt diezgan sakarīgi ārā. Arī šī puse ir vaļā, bet to mēs pagaidām neestiksim. Tad, kas vēl ir izdarīts? Ir izņemts maģis, un atklāja, ka te ir interesanta lieta. Var aiztaisīt cietā, noslēpt no maģi vispār, ja? Diezgan dziļi viņš iet iekšā. Tad arī noārdīja aizmugures durvis. Jo tur problēma bija, ka viņi neslēdzās, bet te ir kaut kāds pips nolausts, un nezinu, kā to pagaidām sataisīt, jo lietot ar nekur nevar atrast. Un, protams, šī te gumija ir jāpiemontē klāt. Jā, attaisīsim kaputu. Taisīsim kaputu, un tad jau mēs redzēsim. Jā, šitā pašreiz izskatās. Viss ir novākts nost, lai tiktu klāt buferim. Redzam, ka no bleķiem viss ir samērā dzīvs, viss ir forši. Te nav kur baigi piesieties. Jā, spārns tiešām ir plastika. Kaut kā tā. Jā, un maisiņas uzliku, tāpēc, ka te ir drains, kur tecēt ūdenim, un mazgāja mašīnu, un šitā truba diezgan kustās, un lai nesatecētu ūdens uz drošinātājiem, es viņu noņēmu nost. Tagad montēšu atpakaļ. Jā, un viss tas čakars ir dēļ vienas šitāds te H3 lampiņas, kur ir izdegusi. Nopirk jaunu, nopirk arī otrai pusē rezervē, un pie reizes arī jāsamaina šis te pagrieziena rādītāja lampiņa. Tad jau. Jā, un ceturtdien paredzēts uz Interkāru braukt pakaļ detaļām. Šodien ir pirmdiena, un tādu nākošu pirmdienu dodam iekšā servisā un mainīt visas tās lietas, kas ir jāsamaina. Un tad skatīsimies, kā būs. Ja kāds gadījumā ķidā kaut ko no šādiem te aparātiem, kā Fiat Ulīze vai Citroen C8 vai Peugeot 807, uzraksti man, es labprāt varbūt iegādāšos kādu detaļu. Man sēdekļi ir vajadzīgi, varbūt vēl kaut kas, varbūt ir lietie diski. Katrā ziņā esmu gatavs aizbraukt paskatīties.